Es vakar noskatījos GPT-5 prezentāciju, lai tev tas nebūtu jādara, apkopoju pāri informāciju, un te būs viss svarīgākais, kas jāzina. Daudz prasīja, vai GPT-5 būs pieejams bez maksas. Atbildi ir jā, bet ierobežoti. Tu varēsi nosūtīt 10 ziņas 5 stundu laikā. Kad tas ir sasniegts, tas pārslēgsies automātiski uz GPT-5 mini, līdz šis periods pagājis un atkal varēs lietot GPT-5. Es pats lietoju GPT plus plānu, maksāja apmēram 20 eiro mēnesī. Un ar to plānu var izmantot 80 ziņas 3 stundu laikā. Kad tas sasniegs, atkal tiek pārslēgts uz GPT mini. Ja tu lieto Team vai Pro plānu, tad tev šis limits nav vispār. Tālāk par kontekstu logu izmēru. GPT-5 var strādāt ar 400,000 tokeniem vienā piegājienā, kas ir ļoti labs apjoms. 4. versijā bija 128,000 tokenu. Tas joprojām nav tik liels kā Google, kam ir 1 miljons tokenu, bet Google ir arī krietni dārgāks. Tāpēc, ja mēs praktiski lietošanai skatāmies, šīs būs krietni izdevīgāks. Svarīgi pamanīt arī to, ka GPT-5 mini versijā, kas ir bezmaksas, arī ir pieejams kontekstu logs 400,000. OpenAI arī plāno pārtraukt atbalstīt vecākas versijas kā 3.5.4.4 turbo, lai cilvēks virzītu uz vienu šo konkrēto 5. versiju. GPT-5 modelis sniedz atbildes ātrāk nekā iepriekšējie modeļi, tas sniedz gudrākas atbildes un tam mazāk halucinācijas. GPT-5 balss modelis tagad vairāk izklausās pēc cilvēka un tas pielāgojas tavām vajadzībām. Tas var priekš tevis runāt ātrāk, lēnāk, ja tu mācies kādu valodu, var svešvārdus, piemēram, izrunāt īpaši skaidri, tā kā tu var tam precīzi pateikt, ko tu gribi, lai tas darītu savādāk. Tālāk programmēšana. Tas raksta labāk kodu. Ja tu vienādu vaicājumu iedos ChatGPT 4 un 5, tu pamanīsi to, ka 5. versija raksta garāku kodu, bet rezultāts tā aplikācija vai mājaslapa, ko tu taisi, būs vizuāli skaistāka, kaut kāpēc tam patīk ļoti vielotā krāsa, tāpēc to tu arī daudz tur redzēsi, un tu pamanīsi to, ka šajā aplikācijā rezultātā būs lietas, kuras tu pat neprasi, bet kuras tur loģiski iedarās, jo šis mākslīgais intelekts pēc konteksta sapratis, kas tev vispār ir vajadzīgs. Tālāk par aģentiem. GPT-5 var savienot ar tavu e-pastu, kalendāru, dokumentiem. Tas var tavā vietā izmantot pārlūku un staigāt pa internetu un veikt pasūtījumus vai meklēt informāciju. Par to man būs jāuztaisa atsevišķs video. Tālāk datu apstrāde un analīze. Te bija labs piemērs prezentācijai, kur sievietei atnāca medicīniskā lapa, uz kuras bija rakstīts daudz medicīniskie termini, no kur viņa neko nesaprata. Viņa nofočēja šo lapu un iedeva ChatGPT, lai tas izskaidro, kas tur domāts, kāda ir situācija un kas viņai būtu jāzina. Un svarīga atšķirība starp ChatGPT 4 un 5. 5 spēja labāk to aprakstīt, bet svarīgākais tas, ka 5 spēja arī saprast, kas uz šīs lapas nav, kas ir lietas, ko papildus ārstam vajadzētu uzprasīt, un būtībā saprata kopējo kontekstu, un tas spēja labāk atbalstīt ar informāciju, kas nemaz šajā brīdī nav pieejama. Tas arī viss svarīgākais, un tu to uzzināji 2 minūtēs. Ja kaut ko piemirsti, uzraksti to apakšā komentāros, un ja tev patīk vairāk šāda tehniskā informācija par IT, tad piesko kanālam būs vēl.